Putns vārdā Roberts Ligers, arvien vairāk iedvesmojoties no savas lidotāju kopienas, pievēršas ātrumu pārvarēšanai. Viņš nemitīgi trenē savu ķermeni, lai sasniegtu maksimālo izturību un spēku. Ar laiku Roberts sasniedz priekšā neredzētus lidojuma ātrumus, kas liecina par viņa neatlaidību un apņēmību. Viņš izmanto visus pieejamos lidojuma tehnikas paņēmienus un optimizē savu spārnu pozīciju, lai sasniegtu maksimālu ātrumu un kontrolētu savu kustību virzienus. 1964. Roberts sasniedz pasaules ātruma rekordu putnu vidū, lidojot ar abrīnojamu 140 jūdžu stundu ātrumu. Viņa spārnis vilpina pret vēju, viņš sajūt adrenalīna lādiņu un prieku, kad pārvar katra kilometra šķērsli. Klāt esošie var ieraudzīt, kā Roberts veic neparastus lidojuma trikus un akrobātiskas figūras, demonstrējot savu meistarību un drosmi debesīs. 1967. Putns vārdā Roberts Ligers kļūst par iedvesmu citām putniem, kuri vēlas pārvarēt savas ierobežojošās domas un sasniegt savu potenciālu. Viņš dalās ar savām mācībām un pieredzi, motivējot citus lidojumā sasniegt augstākos augļus. Viņa drosmīgais un abrīnojamais sasniegums pasaules ātruma rekorda jau no paša sākuma ir radījis lielu interesi un uzmanību. Roberts tiek uzslavēts putnu kopienā un kļūst par līderi, kurš pārmaina citu putnu dzīves, norādot ceļu uz brīvību un potenciālu sasniegšanu. 1969.